Čau, čau! Tu skaties raidījumu Darām kopā. Un ko tad mēs šodien darīsim? Šodien mēs mazgāsim automašīnu šajā te auto mazgātuvē. Un to mēs darīsim ar savām rokām. Būs ļoti interesanti, jo būs daudz dažādi mazgāšanas režīmi, kā piemēram mazgāšana, skalošana, putošana, vaskošana un vēl daudz kas cits. To mēs apskatīsim sīki un detalizēti, un es domāju, ka pēc šī raidījuma jūs noteikti arī paši gribēsiet doties palīdzēt saviem vecākiem mazgāt automašīnu. Laižam! Sāksim ar to, ka paskatīsimies, kādi šajā te auto mazgātuvē ir mazgāšanas režīmi. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam riteņu mazgāšanu, mēs redzam augstspiediena mazgāšanu, mēs redzam mazgāšanu ar putu birsti. Tā ir tāda liela birste, ar kuru mēs varam mazgāt mašīnu pēc tam, ka mēs esam nopūtuši to ar putām. Tātad skatāmies tālāk. Tālāk mums ir mazgāšana ar aktīvajām putām. Tās ir tās putas, par ko es runāju. Tālāk ir skalošana, tad ir karstais vasks un tad ir mašīnas spodrināšana. Redzam, jā? Tātad mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, veseli 7 mazgāšanas režīmi. Tātad tas būs ļoti interesanti. Un pats svarīgākais, protams, mums no sākuma ir jāiemet šajā aparātā naudiņa. Tad aparāts mums ļaus mazgāt mašīnu. Tātad, ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam vietu, kurā mēs varam mest iekšā naudiņu. Mūsu gadījumā mēs maksāsim ar eiro monētām. Monētas jau es esmu sagatavojis iepriekš, tā kā metīsim iekšā un sāksim mazgāt automašīnu. Bet pirms tam noteikti nepieciešams uzvilkt cimdus. Vismaz man patīk mašīnu mazgāt ar cimdiem, lai rokas ir siltumā un mazgāšana ir patīkama. Tā, paņemšu cimdus, šādi tie ir. Gumijas cimdi ar polsterējumu, kas paredzēti ir slapiem darbiņiem. Bet tagad maksāsim un sāksim mazgāt automašīnu. Es domāju, ka mēs sāksim mazgāt ar augstspiediena mazgāšanas režīmu. Un tagad iemetīsim šajā mazgāšanas aparātā iekšā naudiņu. Daram tā. 1 un 2 eiro. Skatāmies. Jā, mums parādās, ka mums ir 2 eiro un mēs varam sākt mazgāt automašīnu. Tātad sākšu es ar augstspiediena mazgāšanu. Slēgšu iekšā augstspiediena mazgāšana un sākšu mazgāt. Redzam, kur ir pistole, kurā jau nāk ārā ūdens. Un mēs sākam skalot automašīnu. Skalojam, skalojam. Bet to daram uzmanīgi. Neliekam pistoli pārāk tuvu. Lai nesabojātu krāsu. Tā. Arī jumtu noskalojam. Visu noskalojam. Tā, nu ko? Esam noskalojuši automašīnu. Tā ir tāda kā priekšmazgāšana. Un tagad es domāju, ka mēs varētu padarboties mazliet ar putām. Esam ieslēguši putu režīmu. Varam sākt mazgāt ar putu birsti auto.
Redzam, puta nāk ārā. Un tādā veidā mēs varam ļoti kārtīgi nomazgāt automašīnu. Tā. Redzam, ka visu automašīnu ir iespējams noklāt ar putām un ar šo birsti nomazgāt netīrumus, kas ir ļoti parocīgi. Redzam. Kārtīgi. Nomazgājam arī durvis. Jā, nomazgājam kārtīgi sānus. Nomazgājam arī diskus. Tā, bet es skatos, mums vairs nenāk ārā putas te. Nes kāpēc? Es sapratu, mums ir jāpapildina naudiņa. Naudiņa ir beigusies, līdz ar to puta ārā nenāk, un mēs nevaram vairāk nomazgāt kārtīgi mašīnu ar putām. Tā kā dodamies, iemetīsim aparātā vēl nedaudz naudiņu. Tā kā mums auto ir palicis puse, ko putot, tad es domāju, kad mēģināsim tikt cauri ar 1 eiro. Metam iekšā. Nu ko? Varam turpināt mazgāt. Redzat, puta nāk ārā, un mēs varam turpināt mazgāt auto. Daram tā. Nomazgājam kārtīgi logu, aizmugurējo bagažnieku kārtīgi nomazgājam. Jā. Redzam, viss tiek kārtīgi saputots. Nomazgājam arī bamperi mašīnai. Kārtīgi visu nomazgājam, tā lai nekas nepaliek. Nekāds netīrums nekur. Un arī šos sānus nomazgājam. Nomazgājam vēl stiklu 1 reizi. Un, varam arī par diskiem uzbraukt. Un, protams, arī automašīnas jumts. To arī nepieciešams kārtīgi nomazgāt. Jo šajā jumtā ir lūka. Un, lai mēs pa to lūku varētu labi redzēt, arī to nepieciešams nomazgāt. Varam arī vēl pa diskiem pārlaist ar birsti pāri. Un, ko mēs tagad redzam? Mēs redzam, ka auto ir viss putās, viss ir uzputots un viss ir uzputots, un es domāju, ka mēs esam gatavi nākošajam mazgāšanas režīmam. Tā, putas mums te vēl nāk ārā. Tas nozīmē to, ka mēs varam vēl pāriet vēlreiz pāri priekšai. Tā.
Viss ir putās. Tas nozīmē to, ka visam jābūt ļoti tīram. Spogulīti nomazgājam. Tā. Nu ko, auto ir putās. Esam to mazgājuši ar putu birsti. Tā, es te esmu nedaudz sasmērējies. Tā, izslēgsim ātri ārā šo režīmu, lai nenāk pa vēl putas ārā. Slēdzam ārā. Un skatāmies, ko mēs darīsim tālāk. Tālāk es domāju, ka mums ir nepieciešams riteņu mazgāšanas režīms. Izmēģināsim šo riteņu mazgāšanas režīmu, paskatīsimies, kā tas darbojās. Tā, iemetīsim vēl nedaudz naudiņu. Un mēģinam nomazgāt riteņus. Skatīsimies, pa kuru pistoli nāk ārā. Redzam, tāda maza strūkliņa. Tā ir paredzēta speciāli riteņiem. Redzam, ja? Uz vienu disku uzpūšam, uz otru disku uzpūšam. Redzam, krāsa, zaļā krāsā viss ir. Vienu riteni uzpūšam, uz otru riteni uzpūšam un aizējam arī otrā pusē. Uzpūšam uz šo riteni, uz šo disku un uz šo riteni. Tagad kādu laiku tu neko nedarīsim, lai šis šķidrums reaģē. Lai šis šķidrums reaģē ar netīrumiem un netīrumi paliek mazāk. Tā, izslēgsim ārā pagaidām. Tā. Ko mēs darīsim tagad? Tātad mēs esam izmēģinājuši augstspiediena mazgāšanu. Mēs esam izmēģinājuši riteņa mazgāšanu. Mēs esam izmēģinājuši mazgāšanu ar putu birsti. Tagad, es domāju, mēs varētu mašīnu noskalot ar lielu spiedienu un pēc tam izmēģināt mazgāšanu ar aktīvajām putām. Bet pirms tam šajā te aparātā ir jāieliek atkal naudiņa. Darām tā. Tā. Naudiņa ir ielikta. Tagad griežam vēlamo režīmu. Šī gadījumā tas ir skalošanas režīms. Un sākam skalot. Redzam, ūdens nāk ārā, un mēs varam sākt skalot mašīnu. Sāksim skalot ar šiem sāniem. Noskalosim arī jumtu. Ogoļus. Arī disku noskalosim. Redzam, kā visas putas lēnā garā tiek noskalotas. Oi! Mums beidzās ūdens. Ko tas varētu nozīmēt? Tas varētu nozīmēt to, ka atkal ir jāiemet naudiņa. Iemetīsim šoreiz mazliet vairāk naudiņa. Noliksim pistoli. Mums ir palikusi apmēram pusmašīna, ko skalot. Tad iemetīsim mazliet vairāk naudiņa.
Tā. Un turpinām skalot. Kārtīgi redzam. Ka mašīna paliek arvien tīrāka un tīrāka. Noskalojam kārtīgi durvis, logus un arī redzam, ka šķidrums ir iedarbojies. Šķidrums ar ko tīra diskus un varam to tagad noskalot. Jums. Un visbeidzot arī aizmugura. Tā, nu ko? Esam mašīnu noskalojuši. Slēgsim ārā skalošanas režīmu un skatīsimies, ko darīsim tālāk. Es domāju, ka mēs varētu izmēģināt mazgāšanu ar aktīvajām putām. Tas būs noteikti ļoti interesanti. Mēģinam. Un atkal iemetīsim nedaudz naudiņu un ķersimies klāt mazgāšanai ar aktīvajām putām. Metam iekšā. O! Naudiņa ir iemesta. Griežam vēlamo režīmu. Mazgāšana ar aktīvajām putām. O! Redzam. Tūlīt sāks nākt ārā putas. Redzam, tās ir rozā krāsā. Visu kārtīgi ieputojam. Nu vai tas nav interesanti? Nekad mašīnas mazgāšana nav bijusi tik interesanta. Jūs to nejūtat, bet šīs putas arī nedaudz smaržo. Nu kā jums patīk tagad, kā izskatās automašīna? Visa rozā, tagad tāda liela konfekte, vai ne? Un smaržu arī, jūs to nejūtat, bet smaržu arī labi, tā kā nedaudz pēc citrona, nedaudz pēc apelsīna un nedaudz tiešām pēc kārtīgas kožļājamās konfektes. Tagad esam mašīnu nopūtuši ar aktīvajām putām rozā krāsā, un tagad mums atkal priekšā ir skalošana. Es domāju, mēs varam sākt skalot. Putas būs iedarbojušās, un mēs sākam skalot. Slēgsim iekšā skalošanas režīmu, un varam sākt darboties. Redzam, kā visas rozā putiņas tiek noskalotas no
Noskalojam arī kārtīgi jumtu. Tā kā ar putām mēs vairs nedarbosimies, tad tagad ir īpaši svarīgi kārtīgi noskalot automašīnu. Redzam, ka automašīna sāk spīdēt un laistīties. Noiesim vēlreiz visai mašīnai riņķī. Te vēl mazliet pustiņas ir aizķērušās, rekur. Bet varam jau teikt, ka mašīna ir gods godam noskalota no rozā aktīvajām putām. Vēlreiz pa jumtu. Un es domāju, ka tas ir arī viss. Tātad liksim pistoli nost, izslēgsim mazgāšanu. Tātad no sākuma mēs izmantojam šo režīmu, pēc tam mēs izmantojām putu režīmu, ar birsti mazgājām. Tālāk mēs nomazgājām riteņus ar speciālu šķidrumu. Atcerieties, zaļā krāsā. Pēc tam, atcerieties, rozā putas. Pēc tam mēs nomazgājām ar rozā putām un visu kārtīgi noskalojām pat 2 reizes. Un tagad tātad mēs esam izmēģinājuši šo un šo režīmu. Un mums vēl ir palikuši 2 režīmi, kas ir jāizmēģina. Tas ir karstais vasks un spodrināšana. Es domāju, ka mēs sāksim ar karsto vasku. Mēģinam!
Tā, slēdzam iekšā karsto vasku. 1, 2, 3, 4, 5. Ir ieslēgts karstais vasks. Ņemam pistoli, pa kurieni jau nāk ārā karstais vasks un novaskojam automašīnu. Lūk, kā izskatās automašīnas vaskošana. Redzam, veidojās vaska kārtiņa uz automašīnas. Līdz ar ko tā pēc tam spīdēs un laisīsies. Un galvenais, netīrumi netiks klāt krāsai. Mašīna visa tiek ievaskota. Un varam just tādu kā sveces smaržu. Liekas, ka kaut kur ir svece nolikta. Tā. Ievaskots auto ir. Tālāk mums ir nedaudz jāpagaida, un pēc tam mēs to nospodrināsim. Tagad redzam, jā, ka redzat, izveidojušās tādas tā kā strēcelītes šķidruma. Tāda tā kā avotiņa pa mašīnu. Tas ir tas vasks, kurš izveidos aizsarga kārtiņu mašīnai. Un netīrumi netiks klāt. Tie uzkritīs uz automašīnas un pēc tam slīdēs nost. Tā darbojās vasks. Nedaudz vēl pagaidīsim un pēc tam spodrināsim auto. Tā, esam pagaidījuši kādu laiciņu. Vasks ir iedarbojies un tagad mums to nepieciešams ir tā kā noskalot nost un uzspodrināt auto. Tam ir speciāls režīms, saucās spodrināšana. Atkal metīsim naudiņu iekšā. Un spodrināsim mašīnu. Šķidrums tek ārā, un mēs varam sākt spodrināt. Redzam, viss vasks tiek noskalots nost. Un mašīna paliek pavisam tīra. Nospodrinam arī jumtu. Un esam jau atgriezušies tur, kur sākām spodrināšanu. Pašā sākumā. Pie mašīnas priekšas. Un mēs redzam, ka automašīna ir nospodrināta. Liekam pistoli nost. Tātad spodrināšana mums ir beigusies. Tas nozīmē to, ka mēs esam tikuši līdz pēdējiem režīmam, ko mēs esam arī veiksmīgi izpildījuši. Un varam redzēt, ka automašīna ir pavisam tīra. Tā ir noskalota, tā ir ar putām nomazgāta, ar aktīvajām putām nomazgāta, tā ir ievaskota un nospodrināta. Vilkšu tagad savus darba cimdus nost, tie man ļoti lieti noderēja, un braukšu mājās apēst kādu ābolu. Bet ar jums tiekamies nākošajos raidījumos. Atā!